Teikšu jums godīgi, man špaktelēt ļoti nepatīk. Nevienmēr man sanāk, kaut kā vienmēr cenšos, tad citreiz tu to lentu pielīmē, viņai kaut kāds izcilnīs, tur ir atkal jāpieslīpē, viss ir atkal jāpārtaisa. Bet labākā lieta ar špaktelēšanu ir tāda, no manas skatījumu, kad tu vienmēr vari pārtaisīt, pieslīpēt, uztaisīt labāk, pārtaisīt, bet pārstrādāt tas process vienmēr ir besīgs. Pa lentu likšanu arī skatījos, kad ir daudzi varianti, citi izvēlās slapināt, citi neslapina. Es izvēlējos neslapināt, salocīju viņu uz pusītēm un mēģināju tā smuki no sākuma iespiest vidiņu, lai tur neveidojās kaut kādi gaisa burbulīši un pēc tam piespiest maliņas. Rekur uzliku te šuvīti, te mazo šuvīti un virtuvē tādu pašu mazo šuvīti. Un tam man palika pāri šīti. Kāds var pateikt, ko man tagad darīt? Es internetā lasīju, kad viņš sāk cietēt, nav labi viņu maisīt pa jaunu, miksēt ar ūdeni un turpināt strādāt. Es viņu droši vien šobrīd iztīrīšu ārā, izmazgāšu visu un sākšu no jauna, jo man ar šito nepietiks veselai šuvei un es negribu apstāties kaut kur mistiski pa vidu visam procesam. Rekurus siena izstāda šādi. It kā viss baigi ok sanāca, te man stūrītis sanāca. Šādi noplēs skočiņu, pēc tam pieslīpēs, atkal līmēs skoču un špaktelēs vēlreiz. Virtuvē izstās man šādi. Ir nākamā diena, viss ir smuki piežuvis, nav nekāda gaisa burbulīša. Šoreiz man sanāca labi ar lentu. Kvalitatīva lenta, kvalitatīvs materiāls, arī bišķi vairāk pamācījos, kā pareizi darīt, ir ok. Otrais nevilku pāri, jo man negribējās sačakarēt kaut ko mazums, kaut kur vilkšu, kaut kas ne te aizies. Tagad ir smuki piežuvis, viss ir baigi forši un tagad varēšu iet arī otrais pāri. Man nav kur steigties, es daru priekš sevī, man nav nevienam jāatskaitās, es labāk izdaru citreiz lēnāk, bet lai ir pareizi un viss ir forši. Nākamais posms, kur esmu piegriezis reģipsi, likt te skāpja griestiem. Nezinu, vai man izdosies, bet kur es esmu pieskrūvējis stiprinājumu. Es kaut kā viņu gribu dabūt tur iekšā, uzlikt uz šitiem apakšējiem profiliem, lai viņš stāv. Tad izvilkt vadus, pieskrūvēt vienu galu, izdarīt ar otru galu un tad saskrūvēt visu pārējo. Vai man tas izdosies, es nezinu, bet pamēģināšu, vai gribētu šodien to izdarīt, redzēs. Interesanti. Labi, pagaidām viņš tā man vēl jāizur caurumi gofrām un no šitās puses. Es jau nezināju, vai man derēs, nederēs. Nošu vajadzēja tos caurumus pirms tam tomēr ir visur, bet izstās man šādi. Reku man tā gofri jāizlaiž cauri un vats jāizlaiž cauri un otrā pusē man ir tas pats. Bet pagaidām stāv, sistēma strādā. Gandrīz nenostrādāja, jo nepadomāju pa vidējo, bet labi, tas viss ir. Davai ņemšu urbīt, tagad mēģināšu izurbt caurumu. Izstās man tā. Rekur abās pusēs dabūju gofriņu cauri un vadu. Tagad pacēlu rekur uz reģipšu gabalīšiem vēl augstāk. Pa lielam ir normāli, es sākšu. Droši vien rekur tas ir zemākais stūrs, ar to es sākšu skrūvēt klāt. Skatīsimies, kā man ies. Uz pāris skrūvēm pieskrūvēju. Reku man arī ir tā maliņa, ko es pēc tam nogriezu nost, lai varētu iemulcīt iekšā, bet nekas tur aizpaktelēs. Un šitā maliņa arī kaut kā sanāk bišķi vairāk uz āru. Es gan ņēmu mazliet rezervīti. Es viņu nozāģiešu nost. Ko ir saskrūvēts? Izdevās. Nebija pārliecināts, vai šitas izdosies, bet ir viss forši, viss ir līmenī, viss ir pieskrūvēts, viss tur stingri turās, ir baigi labi. Vadiem ar sanāca, rekur
Jā, vēlreiz var parādīt šādi. Man iznāk, te ir šīs istabas ledām, un šitas būs tās istabas ledām, jo kā jau es pirms tam kaut kādos video teicu, es gribu tos blokus, kas ir leda, lai viņi ir skapī vienmēr pieejami, ja gadījumā kaut kas notiek, tev nav jārauj griezti nostāja, kas viņi pieejamā vietā. Tā kā šī drēbju skapī pašā augšā stūrīšos būs abām led līnijām bloki. Nu, reku tagad ar reģipšu zāģīti tādu. Zāģēju nost to maliņu un pēc tam ar reģipšu vīlīti noiešu, būs taisni un būs baigi čotka. Nu ko, augšējā maliņa arī pielikta, viss smuki, viss čotka. Šeit pagaidām tas viss. Nu, guļamistabā ar špaktelēšanu, forši lēnām, visi iet uz priekšu. Pirmajā kārtiņā jau viss ir uzlikts, izņemot tur augšā, jo tur es gribu nopirkt to metāla stūrīti ielikt. Tālūk, ko es tagad daru? Tagad smērēju ciet virtuvē, kur visus atlikušos vādus, tur vannas istabā aizsmērēju. Te jau arī nošpaktelēts. Ko es te daru? Kroča situācija man ir sekojoša. Parādīšu šeit. Pieņemsim šī istabā. Šitas kanāls ir redzamā daļa, un ļoti grūti man nesanāca uzvilkt apmetumu tā, kad viņš saiet kopā ar sienu, izstāstas šādi. Man ir plāns viņu vienkārši krāsot, un man bail, ka tur baigi atšķirsies, ka varēs redzēt, ka tur ir bijis strobēts. Runāju ar Džeku, kas man meta apmetumu, viņš teica, ka viņš it kā ir taisījis, viņš varot uztaisīt tā, ka viņš saies kopā, un zinās tikai tie, kas redzēs tikai tie, kas zinās, ka tur kādreiz kaut kas ir bijis tāds darīts. Viņš teica, ka tas ir jādara tā. Nedrīkst nosmērēt maliņas, uzlīmē ar skoču un aizpilda pirmajā kārtā kanālu. Un tad otrā kārta, kad iet pa virs, tad noteikti tas ir īvēšanas process. Tā kā šī sienā, kur es testa variantam esmu pielīmējis magaivireni, jo magaivireni labāk turās pie tā sienas, pamēģināšu aizpildīt. Nu, un tad skatīsies, jo šitās sienas tāpatās man nekur neredzēs, man visur būs priekšā mēbeles, šie kanāli nebūs redzami. Tā kā jā, tagad pamēģināšu aizpildīt šito, nopirku šitādu te mazo špaktelīti, kaut kā mēģināšu, nezinu, redzēs. Tā, nu špaktelēju stūrīšu, nu atkal šī tik tālu tiku, kur ir piecietējis. Tagad atkal tīru ārā, visu mazgāju, instrumentu spaini. Un jaucam vēlreiz, palika vēl viens stūrīts. Un es sapratu, ka es nemaz neuzliku nevienu reizi pafilmēt, kā es to stūrīšu taisu. Tā kā jā, poliņās uzjauksim jaunu spaini, mēģināšu uzriktēt, parādīt, kā es to daru. Nu, tagad taisīsim lentu šim stūrim. Te es jau iesācis špaktelēt to sienu, brīn atkal tā led lampa sāks te čakarēties. Tā, nu rekur ir lenta ielikta jau tajā stūrītī un tajā stūrītī. Kā es to daru? Pirmkārtām es lentu jau piegriežu pēc izmēru uzreiz pašā sākumā, lai pēc tam nav jāčakarējās. Es šoreiz līmēju ar to pašu uniflotu, nevis kā Kruščovkā es ar PBA līmēju. Pastījos nopirku speciāli šitādu špakteļu lāpstiņu ar zobiņiem. Tā es daru tā. Ar šito es novalku smuku tādu biezāku līniju. Pārēju pāri ar šito viņš uztais tādu viļņainu, lai viņš foršāk, kad tu viņu ielīmē, lai viņam ir kur tam uniflotiņām izspiesties, saspiesties, viņš tur forši pielīmējās. Tā kā šito īstenībā baigi labi sanāk. Novelku ar šito pielīmēju, un tad vēlreizēju pāri ar šito piespiežu kārtīgi pielīmēju. Ot, šādu viņš uztaisa. Nu, tagad pastamies, vai ir vietiņā. Un sākam braukāt. Es pat brīžām tā diezgan stipri uzspēļu. Lai viņš kārtīgi piespiežās. Tā, nu labi. Pirms es lietoju šito špakteli, tas ir Knauf Fill and Finish. Paņemu
kārtīgi samājus, bišķi pielāja arī ūdeni, lai viņš mazliet ir šķidrāks. Otro reizi nošpaktelēšu šo gala sienu. Vakardien pārgāju pirmajā kārtā, nesanāca gan man uzfilmēt. Šodien bišķi pieslīpēja kaut kādu, kur lielākie izcelnīši ir un nomazgāju visu sienu no putekļiem. Tā kā iešu tagad vēlreiz, zinu, ka citi velka rullīti augšā un pēc tam špaktelē ārā, bet nav man rullīts. Vilkšu parastajā vilkšanas metodē, izmantošu. Vakardien es ar šito vilku. Vakardien es vilku ar šito. Šodien es pamēģināšu iespējams ar to uzvilkt un pēc tam ar šito garo, laikam 40 cm līdzināt, kāds viņš mums ir. Nu, ir bišķītiņās teiks, bet būs normāli. Nu, labi, mēģināsim pārēt otrajā kārtā, tad noteikti būs, es domāju, kad jāiet vēl, nav te vietas, jāiet pāri vēl trešā kārta, bet pagaidām pārēsim otrā, lai te arī visi iet uz priekšu. Tā, nu nošpaktelēju. Ir vairāki kaseki, bet es neesmu profesionāls špaktelētājs un ar špaktelēšanu tā. Nu, kaut kas nesanāca, nāksies vienkārši vairāk paslīpēt un špaktelēt vēlreiz. Baigi grūti jums parādīt, jo es kā pagriežu lampu tā... Nu jā, nu viņš traustās, te man cita apgaismojuma pagaidām nav. Nošpaktelēju te vēl. Nu tā, lai žūst. Slīpēšu, špaktelēšu vēlreiz un mošu pa 4. reizi vajadzēs. Nu palēnām.